viss ir atkarīgs no otras puses, to jau viens pats nevar izdarīt. Un vēl jau vairāk, ja mēs skatāmies, kad par ģimeni atbild sieviete, tad to viņš var ļoti gribēt no visas sirds un, nezinu, rauties uz pusēm, bet ja sieviete negribēs to ģimeni turēt kopā, tad arī viņa neturēsies. Viņa formē to atmosfēru, viņa ar atmosfēras palīdzību viņu vai nu savelk vai atgrūž visu. Tā tas arī notiek. Tāpēc, ja sieviete nolem, tad viņa vēl var pat vīrieti, kurš jau guļ ar citu gultā un taisa nākamo bērnu, viņai vēl ir potenciāls atdabūt viņu atpakaļ. Ja sieviete nolem. Ja vīrietis nolem, tā, vīrietis var nolemt tikai par saviem mērķiem dzīvē, uz ko es iešu tālāk. Tā, viņš nevar nolemt par to, vai es saglabāšu ģimeni vai nesaglabāšu. Tas nav, pa lielam tas nav no viņa atkarīgs. Nu jā, ir no viņa atkarīgs, ja? Bet es saku vēlreiz, ja sieviete tā, tiešām no sirds gribēs tur viņu dabūt atpakaļ, ja? Vai kaut vai viņš tur jau, nezinu, dzīvo citā ģimene. Tu tak var redzēt, pat tad, kad ir sievietes aizvelk vīrieti no ģimenes projām. Ir tādi gadījumi bijuši, ja? Nu, piemēram, tur mīļākā vai vēl kaut kas, ja? Un tad viņi saka, es gribu, lai tur šķiries. Un veči, ja, šķirmis aizkrīt, nu, vai vienalga, kas tur ir noticis, ja? Viņš paņem pamet sievu, bērnus un aiziet dzīvot pie mīļākās, ja? Nu, par ko tas liecina. Kurš vada šo orķestri, ja? Ko saucam par ģimeni? Jā, tā ir sieviete, tāpēc ir svarīgi saprast, ar kādu sievieti tu vēlies veidot ģimeni. Mēs tikko runājām arī ar Māri, ja, kad mums jāsaprot pašiem priekš sevis, ko mēs gribam no tās sievietes. Vai mēs gribam atrakcijas, vai mēs gribam ģimeni. Abi divi nesanāks. Ir gan vilks paēdis un kaza dzīve nepaliks. Ja? Tev ir jāsaprot, ko tu gribi. Kamēr tu negribi ģimeni, izklaidējies, tusējies, ballējies apkārt, baudi dzīvi un vispārējo, bet tagad tu nonāc pie secinājuma, ka tu gribi ģimeni, tu meklēsi pavisam citu veidu sievieti priekš ģimeni.